Ieklausīsimies vārdos no 2. laiku grāmatas 30. nodaļas. Kungs jūsu Dievs ir žēlīgs un līdzcietīgs. Viņš jūs neatstums, ja jūs atgriezīsieties pie viņa. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies Tev, Kungs, par iedrošinājumu arī šajā rītā. Un patiesi mēs dzīvojam pasaulē, kurā brīžiem ir tik daudz neskaidrību, tik daudz neziņas. Mēs ar tik daudzām lietām brīžiem savā dzīvē nespējam tikt galā. Un tādos brīžos mums varbūt ir vajadzīgs atgādinājums šķietami vienkāršām patiesībām, par kurām mēs it kā teorētiski zinām, bet laiku pa laikam aizmirstam, laiku pa laikam sākam par tām šaubīties. Un šīs dienas lozunga vārds mums atgādina to, kas it kā jau ir zināms gadu tūkstošiem ilgi. Kungs, Dievs, ir žēlīgs un līdzcietīgs. Jā, brīžiem varbūt raugoties uz to, kas notiek pasaulē, varētu par šo atziņu sākt šaubīties. Pasaulē ir tik daudz ciešanu, bēdu, nelaimju. Kur gan ir, Kungs, Tava žēlsirdība un Tava līdzcietība? Taču droši vien mums ir jāatzīst, ka lielākā daļa no sāpēm un ciešanām, kurām cilvēki iet cauri, ir mūsu pašu sagādātas, sev un cits citam. Tava dziļākā būtība ir žēlsirdība un līdzcietība. Tu dāvā iespējas jebkurai dzīvai radībai būt, eksistēt, dzīvot, sevi realizēt. It visam šajā pasaulē ir sava vieta. Arī mums katram, arī mūsu dzīvei tāda ir. Ja vien mēs paši daudz ko nesabojātu, ja mēs vien paši neliktu šķēršļus sev un saviem līdzcilvēkiem. To mēs aizvadītajā laikā redzam tik daudzos un dažādos veidos, gan pasaules līmenī, gan pašu mājās, gan droši vien arī savu tuvāko cilvēku lokā. Taču tu, Kungs, esi žēlīgs un līdzcietīgs. To ir labi atcerēties, uz to varam aizvien paļauties. Tu neatstum cilvēkus, lai kā mēs dažkārt domātu par tevi, un domājam mēs par tevi paši savās kategorijās. Mēs jau iedomājamies tevi līdzīgus sev, lai gan būtu jābūt otrādi. Mums ir jānes un jāatspoguļo tavs tēls un līdzība, bet lielākoties mēs fantazējam par tevi, dzīvojam kādās iedomās par tevi, balstoties paši savā cilvēcīgajā pieredzē. Mēs ieprojicējam savos priekšstatos par tevi to, kādi esam mēs paši, un tad brīnāmies, ka mums nepatīk tas tēls, kuru paši savā acu priekšā sev esam uzbūruši. Tādēļ mēs pateicamies par šo atgādinājumu, ka tu neatstum nevienu cilvēku. Lai gan pirmajā brīdī varētu mēs sadzirdēt šajā lozunga vārdā kādu nosacījumu. Viņš jūs neatstums, ja jūs atgriezīsieties pie viņa. Vai tad šis nav nosacījuma teikums? Kas notiks, ja neatgriezīsimies? Tā tad mūs atstums.
Taču patiesība atkal ir daudz vienkāršāka. Te ir jāatceras droši vien līdzība par pazudušo dēlu. Vai tad tēvs atstūma savu dēlu, kad tas izdomāja pieprasīt savu mantojuma daļu un doties pasaulē? Nē, nevienā brīdī. Tas bija paša dēla lēmums doties prom no tēva mājām. Tēvs nevienu brīdi viņu neatstūma, nenoraidīja, no viņa neatteicās. Tā ir patiesība, kungs, par tevi. Tu savā labvēlībā uzlūko ikvienu cilvēku. Tu neatstum nevienu no mums. Mēs ik viens drīkstam būt tavā tūmā, baudīt tavu svētību, tavu žēlastību, tavu labvēlību. Tie esam mēs paši, kuri kādos brīžos novēršamies no tevis, mēģinām rīkoties paši uz savu galvu, un tad mēs sastrādājam visas tās aplamības un nejēdzības, ar kurām ir pilna pasaule. Taču tu aizvien raugies uz mums ar pacietību, ar mīlestību un gaidi mūs atgriežamies atpakaļ pie tevis. Taču ko nozīmē atgriezties pie tevis? Pazudušais dēls ir labs piemērs. Viņš vienā brīdī saprot, cik aplami viņš ir dzīvojis, un viņš nospriež, viņš celsies un ies atpakaļ. Viņš lūgs piedošanu. Viņš saprot, ko ir izdarījis. Viņš grib dzīvot labāku dzīvi, jēgpilnāku, pilnvērtīgāku. Atgriešanās pie tevis, kungs, nozīmētu apzināties visas tās aplamības un muļķības, kuras esam sastrādājuši, atzīt, ka nastas, kuras esam uzņēmušies, ir pārāk smagas, lai mēs paši tās varētu nest. Mēs gribam to visu, kungs, nolikt tavā priekšā. Uzticēt tomēr tev beigu beigās savu dzīvi, savu likteni, savu mūžību. Un tieši tādā brīdī mēs arī piedzīvosim. Tu aizvien esi žēlīgs un līdzcietīgs. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.